tad ļauj man nodzīvot viņa dzīvi. Kungs, lūdzu. Es tevi lūdzu. Hei, tēvs! Tu esi jau izlēmis, ko tu darīsi? Jā. Man ir jārīkojās. Es nevaru vienkārši tā noskatīties. Uz ko noskatīties? Viņš, kā es, mēs, kā mūsu pamet. Es zināju, ka šī Man ir vieta. jārīkojās. Es zināju. Kad tu dosies projām? Pat tad, kad tu biji mazs bērns, tu biji savādāk nekā citi bērni, un mēs skatījies tālāk. Klaidojot. Es tev nekad nebiju pateicies. Es jau zināju, ka tu man biji pateicīgs. Tu man izvēli. Tad, kad neviens cits to negribēja darīt. Tu biji mans tēvs. Dārgais dēls, arī tu biji manas dzīves jēga. Man nebija neviena. Un skaties tu, protams, man bija grūti, jo man tā jau bija dzīvē grūti. Un tad vēl, ja tas man deva kaut kādu jēgu, ka tu man esi. Un es zinu, ka tu dosies tālāk, ka tu darīsi kaut ko ļoti labu. Tu saproti, ja es to izdarīšu, mēs nekad nesatīsimies. Nekad? Nekad. Es nekad nedzirdēšu šos tavus stāstus. Tu vari pateikt. Tā jau būs pilnīgi cita dzīve, ja es izmainīšu savu pagātni. Viss, kas ir tagad, nebūs noticis. Labi, dēls. Ej ar vecāku galvu. Bet, ja tev gadījumā izdosies mani sasniegt jaunu, tad pasaki man jaunu, vai es nevainīgs paņemt kādu noklīdušu, pazaudējušos bērnus. Es ceru, ka es sirdī sapratīšu, ka tu esi tas labais cilvēks, kas citā dimensijā izmainīja manu dzīvi. Jo es tevi neatcerēšos, es tevi nezināju, ka tu man tagad garām es to kaut kā bija. Un tā Optimus atradījās no sava šīs dzīves tēva klaidojuma. Un viņš zināja, ka viņam jādodas atpakaļ uz savas jaunās dzīves sākumu. Tāpēc viņš gribēja izdzīvot vēl vienu reizi savu laimīgāko dienu mūžā.
Šodien mēs sagājām dēļ viena iemesla. Jaunu. Optimus un Sonora. Gribu apprecēties. Lai kļūtu par lieciniekiem brīnišķīgiem brīdiem. Kad divas sirdis un divi ceļi kļūst par vienu. Mīlestība, kuru jūs šeit atveduši, ir Dieva dāvana. Tā mūs iedvesmo, stiprina un vada. Bībelē mums atgādina. Mīlestība ir pacietība. Mīlestība ir laipna. Tā nepazūd. Nezūd un nekad nezīmēs. Korintiešiem. Šodien jūs viens otram atdosiet solījumu. Kad jūsu laulība ir kā stipra māja, pamata ir uzticība un savstarpējā cieņa. Dievs, lai sveitī šo savienojumu, lai viņu gaisma vienmēr ir uz jums un uz jums. Lai jūsu mājas nes prieku, mieru un bērnus, daudz bērnus. Jā! Kā jūs redzat, viņi ir pie altāra. Un pie altāra mēs dodam solījumus. Šīs ir kauss, kas savienos viņus vienā ar vienu ar otru. Tā. Optimus un Sonora. Sonora, vai tu aptiecinies ņem Optimus par vīru? Jā. Optimus, vai tu aptiecinies ņem Sonoru par sievu? Jā. Tad savienojiet šo savu dzēšanu. Kā jūs redzat, ar to nepietiek. Mums vēl ir viena rituāls, kuru mums ir jāizpilda, ir ēdena apmaiņa. Tas ir simbols, ar kuru mēs redzam, šis cilvēks ir piederīgs kaut kuram. Tas ir simbols, kas apzīmē šo pāri. Sonora un Optimus. Sāksim ar Sonoru. Sonora, vai tu ņemsi Optimusu par vīru? Optimus, vai tu ņemsi Sonoru par savu sievu? Jā.
brīvībā, sapulces trešdienās, piekdienās, sestdienās un dažreiz arī sētdienās. Jūs varat ziedot Draudze brīvība.lv, kā arī atcerieties ievest 10 no tiesu un pie izsēs. Citadele un sekundēm vēl ir labajām un reizējām pusdienām. Lūgums arī var ziedot elektronis. Mēs to piesaucam. Tās būs lielā plānā pirmajā lapusē. Mēs gaidām! Optims atradījās no savas dzīves laimīgākās dienas. Bet kādā vietā Dievu stipri lūdza kādi vecāki. Dievs, mēs jau esam vairākas reizes nākuši pie tevis ar šo lūgšanu. Lūdzu, uzklaus mūsu lūgšanu. Lūdzu, Dievs, lūdzu. Dod Dod mums vārdu. Jā, tā